Bet, protams, es nepalaidīšu izdevību bišķi nepabojāt vakaru. Un es saprotu, ka vienmēr ir šādos pasākumos tas labais tonis par Ukrainu, kaut ko skaistu pateikt un tā. Es tomēr gribu atgādināt, ka valstī visu laiku cauri iet vagoni no Krievijas. Pagājušajā gadu Latvijas imports uz Krieviju bija 400 miljoni un otrā virzienā miljārds, vairāk kā miljārds. Es gribu tomēr vērsties arī pie sabiedrības, jo 3 gadus atpakaļ, kad sākās lielais karš, mākslinieki un kultūras darbinieki kopš tā laika tur ir tāds totāls boikots. Jā, pašā sākumā daži no viņiem pārnāca mūsu pusē, kāds aizgāja arī tajā pusē, kā zināms, bet kopš tā laika 3 gadus mākslā un kultūrā nav vispār nekāda sadarbība, vispār iespējama. Ja kāds kaut ko tādu darīt, viņi uzreiz vienkārši nošauta, laikam. Vienkārši tas ir izslēgts. Visa pārējā sabiedrība un ekonomika, neskāpēc ar to 3 gadus nodarbojās. Valdība to atbalsta, visiem tas liekas ok. Tā ka nākamreiz, kad kāds īpaši politiķis runāšu tās smukās runas par Ukrainas atbalstu, vienmēr atcerieties to, ka Latvijas valsts lielā mērā finansē Ukraiņu slepkavošanu. Bet es domāju, ka tas tomēr sabiedrībai jāzina, ka mākslinieki, arī sportisti, starp citu, dara vienu lietu, bet pārējā sabiedrība šeit uzvedās pilnīgi savādāk.